visneprātīgākā ideja, kuru tu esi realizējis? Nu, tāda, Pat bija uzlikts pie dēļa mana bilde ar uzrakstu, kas tālāk ar lielām izsaukuma zīmēm. Viņi spēja pravietot laiku mazliet, mēs priekš arī literatūrā to var redzēt. Nu, no sākuma es piekritu pat īsti neapzinoties uz ko. Bet man jautājums tev, Jāni, kāpēc tu piekriti? To būs no manis provokatīvs. Ko tu uzprasīji? Tās ir provokatīvas. Tik provokatīvi, ja? Un tagad ir tas mirklis, ka mēs sākam. Ja? Jā. Ko mēs tagad darīsim? Tu tā kā nojausmi ir, vai ne? Labi, ja man rokās ir raketi, tad jau es saprotu, ko mēs darīsim. Jā. Bet kāpēc mēs to darīsim? Nu, tev patīk sports. O, jā, man patīk. Jā, man patīk sport, tenis tu skaties? Pagaidi. Bet mēs esam šeit tāpēc, kad mēs izlasījām kaut kādā rakstā 18. gadā, ka tu esi spēlējis tenisu, un tas ir tavs hobijs. Jā, nu jā, es brīvā laikā uzspēlēju ar draugiem. Zini, kas pa ziepēm? No. Es nekad neesmu rokā turējis raketi. Nu, neko, nu mēģināsim. Jā, nu, nav ja, zini kā, mums šķita interesanti, ka dejotājiem, dejošana, līgo dejotājiem tas ir hobijs. Man tā kā gribējās pamēģināt tavu hobiju. Labi. Pamēģināsim. Bet galvenais, ka... Nu, mēģināsim, sāksim mierīgi, sapratīsim, kas tev rokā Labi. ir. Ja? Lai nedaudz labāk iepazītu šodienas sarunas biedrus, uzdosim viņiem pāris ātros jautājumus. 3 vārdi, kas raksturo tavu radošo procesu. Enerģija. Jauda. Trakums. Man norēba galva. Iedvesma noteikti. Jēga. Mīlestība. Piedod, bet arī mīlestība. Kad idejas rodas vislabāk? No rīta vai vakarā? Vakarā. Naktī. Ja tava dzīve būtu žanrs, kurš tas būtu? Es zinu. Traģikomēdija. Trilleris ar vodeviļas elementiem. 2025. gads ir Tautas deju ansambļa Līgo 80. deju sezona. Savukārt vidējās paaudzes deju kolektīvam Līgo tā ir jau 50. Un savā jubilejā mēs esam sagatavojuši 5 koncertu ciklu, un katrs no tiem notiks 4 Latvijas novados. Simboliski atainojot Latvijas pļavu rašanās ceļu no tapšanas, sēšanas, augšanas un plaukšanas līdz pat kulminācijai, jeb ziedēšanai vasaras Saulgriežu koncertā Rīgā. Katram no koncertiem mēs esam izveidojuši raidierakstu sēriju, kopumā tās būs 5, un esam aicinājuši uz sarunu radošas personības, ar kurām kopā mēs esam iztaigājuši dažādus līkločus, lai kopīgi radītu un kopīgi piedzīvotu neaizmirstamus notikumus. Esiet sveicināti Līgo raidieraksta 1. sērijā Tapšana. Tapšana, manuprāt, ir mirklis pirms notikuma, mirklis pirms ceļa, varbūt arī pats ceļš pirms pārtapšanas, jeb pārveidošanās. Un tieši tāpēc šodien mans saruna biedrs būs teātra režisors un pedagogs Elmārs Senkovs. Sveiks, Elmārs! Sveiki, Jāni. Prieks būt un satikt tevi. Klau, es tā paskaitīju, mēs kopumā esam sadarījuši 4 nebēdnības, jeb 4 notikumus. Jā, tev būs jāatgādina. Nu, tas pēc tam, bet vai tu atceries, kā mēs vispār iepazināmies un kas bija pirmais? Tā, pirmais, ja es nemaldos, ir Lec Saulīte, vai ne? Jā, Lec Saulīte, ko mēs veidojām Meža parkā. Nu, man liekas, tā bija lielāka avantūra arī priekš manis. Un mēs tur iepazināmies, jā, ko pasastrādājām. Un pie vainas bija Jānis Ērglis. Bet, nu, jā, katrā ziņā es vēl pat nesen atcerējos šo notikumu, jo man daudz studenti, kas tagad ir iestājušies
akadēmijā, viņi tur dzied to lecsaulīti, un es tā saku, es atceros, kā Tiguls uzrakstīja šo dziesmu, un viņi tā skatās brīnās, ka es taisīju to lecsaulīti, viņi bija vēl bērni, un tagad ir baigi interesanti, ka tāds laiks ir pagājis, un viņi skatās to notikumu tā. Klau, tad droši vien jāpasaka tie 4, kas ir, vai ne? Jā. Tā ir lecsaulīte, tas ir deju uzvedums Meža parkā 2014. gads. Tad nākošais bija Māras zeme. Māras zeme, jā. Māras zeme arī tāds neprātīgs projekts, kur mēs bijām iecerējuši izveidot dejas izrādi visiem Latvijas dejotājiem. Tad nākošais bija tavs projekts, kur es neprātīgi piekrītu, tā kā piedalīties Nacionālā teātra izrādē Putvējiņi. Jā, tas. Un 4. Mēs esam kursa biedri. Mēs esam kursa biedri. 3 gadus kopā. Jā, pareizi. Esam pavadījuši mācoties doktorantūrā. Bet, Klau, man ir viens tāds ļoti interesants jautājums par vistu un olu. Vienmēr uzdod, kas bija vispirms vista un ola, bet to nedaudz pārfrāzējot, kas ir vispirms tev konkrēti iedvesma vai ideja? Laikam ideja. Jo ideja iedvesmo pēc tam. Laba ideja, kas tev dod kaut kādu lielāku spāru to izdarīt. Un labas idejas man iedvesmo. Patiesībā es redzu, ka citiem cilvēkiem labas idejas tās arī iedvesmo. Nestoties, ka tu viņas nerealizē, bet viņas arī dod iedvesmu tev kaut ko darīt. Tāpēc es domāju, ka man liekas, pirmā ir ideja, un tad ir iedvesma. Un smelies tu, kur idejas? Tas ir idejas parasti atnāk negaidot. Vai pa nakti guļot? Arī, reizēm arī pa nakti guļot. Reizēm ejot vienkārši pie visnegaidītākā situācijā kaut kāds impulss, un es saku, idejas tiešām nāk no augšas. Ziniet, tās karikatūras vai ilustrācijas ar tām spuldzītēm, un kāpēc viņas parādās šeit virs galvas. Man arī tā sajūta ir, ka viņas birst no augšas un kaut kur šeit. Un te pa ielu, un tev iebirst ideja. Un tu nevari izskaidrot, no kurienes viņi ir atnākusi, bet tev ir sajūta. Bieži vien idejas rodas arī skatoties impulsus, citus darbus, piemēram. Es skatos kādu darbu, un tas nav obligāti labs darbs, varbūt arī, ko es redzu. Bet man atnāk ideja. Patiesībā ir jāskatās ļoti daudz. Man iedvesma ir skatīties. Jā, es domāju, ka man pieņemsim liekas, ka tas ir appusēji, gan iedvesma ir nepieciešama, gan arī iedvesma ir idejai nepieciešama. Ja tas saki par tiem mākslas darbiem, kurus tu skaties, tas kaut kādā ziņā, ja tu saki impulss, ir tomēr iedvesmas avots. Tā darīt vai tā nedarīt? Arī, jā. Varbūt, jā. Mēs varam padomāt, kas ir iedvesmot cilvēks. Iedvesmos, tas nozīmē, viņam ir enerģija. Liecīgi viņā kaut kas akumulējās. Iedvesma saistīta arī ar enerģiju, kustību. Ja tu esi iedvesmots, tu gribi kustēties, darīt, virzīties, mērķiecīgi iet, doties pretī tai idejai vai kādai virstēmai vai virsskaņai. Mēs varam saukt, kā mēs vēlamies. Jā. Man ir bijis diezgan bieži tā, kad es ar kādu ideju dzīvoju traki ilgi, un arī pašreiz ir viena tāda ideja, kuru es aptuveni 10 gadus jau turu sevī. Vai tev ir bijis tā, ka ir ideja, bet es saprotu, ka nav vēl īstais laiks, jo pirmām kārtām tev pašam kā māksliniekam varbūt ir vajadzīgs lielāks redzējums, lielāka pieredze, vairāk visa kā apkārt, no kā tu uzsūc šo savu pēc tam radošumu. Un arī varbūt, kad nav īstais laiks vēl arī tādā vidē, kurā tu šo ideju veidot grasies. Tev ir tā bijis? Man ir bijis tā. Ja man ir ideja, un es viņu ilgi turu pie sevis, es vienmēr nokavēju. Un kāds cits to izdara. Un tad man ir tāds, es nepaspēju. Bet tā tad ir bijis? Jā, protams, ir bijis, kad es nokavēju realizēt. Bet ja tā, es tev piekrītu, ja ir ideja, un tev ir sajūta, ka vajadzīgs laiks, un saprot, ka viņš nav vēl īstā brīdī, vai jānobriest, vai tev pašam vēl viņi ir jāizaudzē, vai arī ideja šajā laikā būs par ātru. Viņu var nesaprast. It sevišķi teātra mākslā tu vari paskriet bišķiņu uz priekšu, un skatītāji to vēl nevarēs saprast. Jo, zin kā, māksliniekiem, es tam gan ticu, ir šī pravietiskā, ka viņi spēja pravietot laiku mazliet uz priekšu. Arī literatūrā to var redzēt arī kino, to var redzēt arī teātra mākslā.
Jo tas saslēgums ar to iedvesmu kosmosu, kur jau viss ir tā kā zināms, tu to ideju paķer no augšas. Un, ja tu viņu realizē, tu būsi diezgan ātri, tu būsi nesaprasts arī. Tā var būt. Un tad ir tās bailes, ja tu tagad viņu realizēsi. Bet es domāju, ka viņi jārealizē tagad. Pat arī tevi nesapratīs. Kaut kāds laiks paies, cits šo ideju attīstīs, iedvesmosies. Jā, un tu dosi, man liekas, enerģiju citiem radīt. Un tas ir mūsu mākslinieku uzdevums. Es domāju, mūsu arī tavs un mans. Bieži vien domāt, ko mēs atstājam, kā mēs iedvesmojam citus jaunus cilvēkus, jaunākus par mums māksliniekus, kuri tu redzi pēc tam, kā tava ideja attīstās citos. Un tu patīk. Bet tu par to domā tad, kad tu rādi? Vai tad, kad tev ir ideja, tev ir viņa piezemējusies, tu tagad sāc šķetināt tos zīpariņus, un vai tu domā par to, kā tas ietekmēs skatītāju, kā tas strādās uz skatītāju, vai ietekmēs kaut kādā veidā tos, kas tur darbojas? Tu par to domā procesā? Es domāju, procesā es nedomāju. Es vienkārši mēģinu diezgan īsā laika periodā viņu realizēt. Un teātrī tie ir 2 mēneši, līdz 3 mēneši. Un pēc tam es tikai saprotu, ko esmu izdarījis. Protams, varbūt procesa laikā es domāju ļoti, ko skatītājs saprot. Tas ir režisora viens uzdevumiem, ko viņš nolasīs skatoties. Par to es gan domāju. Tātad, vai skatītājs sapratīs, vai skatītāji kaut vai elementāru sižetu saprot, kas tur notiek uz skatuves. Vai viņi sadzirdēs, saredzēs, par tām lietām domāju, bet tā kopumā, kādu iespaidu šis darbs atstās nākotnē vai emocionāli skatītāji, to nevar paredzēt, Jāni. Mēs to arī nezinām. Tieši tāpat ar deju jau arī. Tu to deju radi, bet tu nezini, kā viņš norezonēs tā deju. Līdz pirmajai tai satikšanās reizei ar skatītāju. Tieši tā, jā. Vai ir bijis arī kādreiz tā, kad tev liekas neprātīgi izcila ideja, un tu pa viņu tā kā stāvi un krīti, bet neviens tev nesaprot apkārt? Jā, ir bijis. jā. Zin kā, neteikšu, ka katru reizi, bet man vienmēr kaut kā ir paveicies. Aktieri jau ir tik viņi ir Latvijā. Es lielākoties Latvijā strādāju. Es vienmēr pārliecinu. Bet aktieri notic. Viņi jau ir diezgan gudri cilvēki. Viņi redz, ja tu tā dedz par ideju, viņi nevar neticēt tai idejai. Ja viņi sāk redzēt, ka tu melo un mēģini pārliecināt, kam tu pats netici, to jau diezgan ātri saproti. Bet tu esi pats arī piedzīvojis šādu situāciju, par kuru tu stāsti? Jā, protams, ka es mēģinu sevi apmānīt, un tad es redzu, ka viņi arī netic, un es domāju, bet Elmār, tu jau pats līdz galam neesi pārliecinās. Tad jāatsakās no kaut kādām lietām. Mēģināt, vajag atrast citu ceļu. Nevajag ietiepīgi turēties spītīgi. Ja? Nē, būs. Manuprāt, tas jau ir mākslā. Ir grūtākais būt godīgam, lai būtu godīgam pret to, ko tu dari. To ir ļoti grūti noturēt. Es tā iedomājos, pieņemsim, salīdzinot ar choreogrāfiju, ir diezgan tāds ilgs ceļš, lai tu saprastu, ka tas neies. Tu mēģini, pieņemsim, kustību uzliekot uz mūziku, caur dejotāju, pēc tam, lai tur viss notiktu tādā kustībā, un pēc tam tu tiec līdz skatītājiem, un tas ir tas mirklis, kurā tu pats pēkšņi saproti, laikam šī nav tā īstā lieta, ja? Un tad ir diezgan sāpīgi pašam, kā māksliniekam, no tā atteikties tajā mirklī, vai ne? Visneprātīgākā ideja, kuru tu esi realizējis. Tāda, nezinu, kā tas vispār notika. Jāsaka, laikam, mūsu kopīgais projekts būtu Vējiņi, jo kad Monika Purmala, kas ir šīs izrādes scenogrāfa, atnesa scenogrāfiju un parādīja, ka uz skatuves ir cik bija 129 dejotāji. Es pie sevis tiešām pa īstam nodomāju, tas tehniski nav iespējams. Bet es domāju, labi, bet es neaplauzīšu spārnas. Es domāju, tā ir vienkārši traka ideja. Es domāju, kā var 129 dejotāji vienkārši teātrī ienākt? Vai viņiem vispār būs vieta? Tik elementāri, jo teātris nekad mūžā, man liekas, vēsturē nav piedzīvojis neko tādu. Ja vēl operā, bet operā, man liekas, nav bijis tādas masas. Līdz ar to tā ir neprātīga tā iemesla dēļ, jo ārprātīgi bail, tie ir daudz cilvēku iesaistīti projektā.
uz maza skatuves. Viņa nav liela, un tas nav stadions. Tas bija neprātīgi, manuprāt, jo to es varēju redzēt no citiem arī. Nu, tad, kad mēs prezentējām ar pilnīgu pārliecību un taisnu mugurkaulu, jo mums jau nebija atpakaļceļa. Tajā brīdī tu redzēji tos neticīgos tomus, viņi vienkārši kuri skatās. Bija gatavi, jā. Bija tādi, bet mēs tomēr, jā, nu tā bija traka un tas bija drosmīgi. Bet, zini, laikam 100 gadu Latvijas palīdzēja. Man liekas, 100 gadu Latvijai. Nu, tā ir ideja. Un redz, un ļoti daudzi vienalga, vai gan starptautiski, vai cilvēki, kas no ārzemēm atbrauc, viņi arī apzinās, tā ir neprātīga traka ideja. Kam tu dod priekšroku? Klasiķu darbiem vai mazāk zināmiem māksliniekiem? Klasiķiem. Kvalitātei. Varbūt jums pašiem ir kādi jautājumi savam oponentam. Klusums vai mūzika? Klusums, gaiss vai zeme? Gaiss. Kas idejām ir labāk? Tradīcijas vai inovācijas? Inovācijas. Jāni. Pagaid, es domāju, dejā baigi grūti tikai uz inovāciju. Jā, baigi grūts jautājums, tur abi, bet es tā uz... Tava atbilde ir... Tradīcija. Tu esi strādājis ne tikai Latvijā. Un arī Latvijā, veidojot izrādes, man liekas, ne visas izrādes ir ar tekstu, saprotamu tekstu. Vai valodai ir nozīme izrādēs? Valodai ir vismazākā nozīme. Valodai, kā mēs tekstam, es teikšu tā, valodai gan ir nozīme, jo man liekas, man prieks, ka es varu taisīt izrādes latviešu valodā, un veicināt latviešu valodas kultūru. Bet, ja mēs runājam par teātri kā tādu, no režijas izteiksmes līdzekļiem visspēcīgākā ir mūzika vai skaņa, pēc tam vizualitāte, tāda kustība, un tikai tad pēdējais ir teksts. Bet, ja mēs runājam par teātri kā tekstu, ka dialogā tekstam nevienmēr ir jātic. Teksts ir tāda lieta, kur cilvēks, ko viņš saka, tas nenozīmē, ka viņš tā domā. Teātrī mēs jau gribam redzēt, ko tēls domā, jo tur sākas konflikts. Jo arī lugās tas nav tā, ka tas, ko viņš saka, tā ir taisnība. Mēs jau arī dzīvē, mēs pielāgojamies, mēs izmantojam kaut kā tekstu, lai pielāgoties, lai kaut ko saņemtu. Mēs nesakam uzreiz tieši. Mēs koķetējam, mēs slēpjamies, mēs jokojam. Bet tāpēc teksts nav vienmēr tas svarīgākais. Kustības, starp citu, ja mēs, man liekas, tu kā profesionāls to ļoti labi zini, tu jau pēc ķermeņa valodas cilvēku var pateikt, kā viņš jūtas, arī kā viņš dejo, kas ar viņu notiek. Žests arī var būt žests, kaut vai pasniedzot roku, kādā veidā tu viņu pasniedz, ja, uzreiz mainās tas raksturs un tā nozīme, ko tu ar to gribi pateikt. Bet man ļoti interesē, piemēram, ja es pareizi atceros, tev bija viena izrāde iestudēta arī Ķīnā, vai ne? Jā. Ir tā. Jā. Ja mēs angļu valodu, lietuviešu valodu, tas tā kā izproti vairāk, bet man liekas, ar ķīniešu valodu ir tā, ka viņa melodiski vispār skan absolūti savādāk. Kāda bija tā pieredze tev pašam? Kā tu saproti, ka viņi dara? Un ir stāsts par to, ko tu tā kā vēlies kā režisors. Es varu tikai saprast no kustības. Kustība, es saprotu, kas starp viņiem notiek. Ir dialogs, es saprotu, vai viņi iedarbojas viens uz otru vai nē. Pēc ķermeņa. Ja ir statiski ķermeņi, nekas nenotiek, nozīmē arī teksts nestrādā. Bet, ja viņi izmanto tekstu, lai iedarbotos uz otru, un viņš tiešām tas teksts iedarbojas, tad nevajag valodu. Es, piemēram, tagad Lietuvā strādāju. Es nesaprotu lietuviešu valodu. Es tikai pāris, protams, līdzīgu valodu, pāris vārdus es uztveru, bet man patīk vieglāk strādāt. Tiešām vieglāk strādāt. Tu redzi, vai tas darbojas vai nedarbojas. Jā, un ķīniešu valoda, tas ir cits pilnīgi, tiešām tā melodija. Tur arī droši vien teātra tradīcija kā tāda. Tur ir citādāk teātra tradīcija, viņiem arī izpratne par to, kā būtu skatuves, ir citādāk. Viņi visu laiku man spēlēja, teiksim, lakaniski, jā.
Un tā ir viņa kaut kāda kultūra, ētika, no kā veidojas arī. Bet neskatoties, ka tas darbs ir pilnīgi sociāls par šodienu, viņi vienalga plakaniski spēlē. Un es mēģināju viņam teikt, ka jūs varat pabīdīt viens pret otru pagriezties. Un viņiem tas bija šokējoši. Bet viņi ļāvās, tā kā viņi tas ir ļāvās. atkal par tām idejām trakajām. Viņi ļāvās, viņi teica, nu labi, tas ir ārzemnieks, mēs uzticamies viņam, nu varbūt viņš saprot, ko viņš dara, vai arī nesaprot, mēs tāpat to darīsim. Ķīniešiem arī cita kultūra un cita arī ētika uz skatuves. Piemēram, viņi nedrīkst skūpstīties, ja, nu, un vēl atkailināties un vēl cits. Nu, tas ir saistīts, protams, ar komunistisko valsti un viņu principiem. Kādā ziņā tā bija man ļoti liela pieredze. Nu, atgriežoties pie tiem kopā sadarītiem projektiem, un tas viens no manas puses visneprātīgākais tomēr šķiet izrāda Nacionālā teātrī Putvēņi. Jo no sākuma es piekritu pat īsti neapzinoties uz ko. Bet man jautājums tev, Jāni, kāpēc tu piekriti? Tāpēc, kad mēs ar tevi bijām veidojuši jau 2 dejotāju izrādes, ja, viens Leķis Saulīte jau pieminētais, un tad Mārzem. Es domāju, ja Elmārs aicina, jāiet, nu ko ne. Es biju strādājis teātrī par kustību konsultantu sen pagājušā gadsimta beigās, un es biju nolēmis savā prātā, ka es to vairs nekad nedarīšu, jo vienkārši ir arī aiz pietātes, jo man liekas, ka ne visiem ļaudīm ir jāredz tas, kas notiek rampas otrā pusē, jo tā ir cita dzīve, kā top teātris. Un arī tā teātra kustība, pieņemsim no choreogrāfa viedokļa, arī ir tāda ļoti īpaša lieta. Tur nevar ar to pašu paņēmieniem strādāt, kā strādā deju kolektīvā, piemēram. Ja? Kaut gan tas ir interesanti un diezgan izaicinoši teātrī meklēt tās kustības, kuras strādā. Bet tad, kad es to ieraudzīju, kam es jau biju piekritis, to pirmo scenogrāfisko metu, un vēl trakāk, tad, kad es sapratu, ka tie dejotāji vispār nekad nenoiet izrādes laikā no skatuves, vispār prom nenoiet, man bišķiņ bija tā, ka, jāsaka, mati iztaisnojās, jo es vispār nesapratu, kā to var panākt gatavu. Jo tur bija neprātīga kalkulēšana no viena zīmējuma pāriet uz citu zīmējumu. Un pie tam, lai tas notiek ātri pāris sekundēs, kamēr priekškars aizvarās atvarās, vai skatītājiem redzot, jo tas bija... Jāni, bet tu tagad tā izbrīnīt stāsti, cik tas ir sarežģīti, bet kad es skatos deju svētkus, es to nesaprotu. Kā jūs varat izkalkulēt? Bet viņi tur tā smukiet pa cipariņiem. Jā, bet ir tūkstoši. Jūs varat to izrēķināt. Man jau tas aptverams lielums. Tad atkal es nevaru saprast otrādi, kad es biju deju svētkos, es skatījos ar šausmām, man tur bija mans stāvs, domāju, kā to izrēķināt, jo man jau fantāzijas ir liels, es saku tā, ātri pazūd un ātri parādās, bet es saku, tas nav. Mēs tā arī izdarījām, kā tu gribēji. Jā, jūs arī tā varējāt izdarīt, bet kad tu saproti, ka tomēr ir idejas un tā tehniskās lietas, un man piemēram, tāpēc izbrīnīja, ka tu biji tā tiešām nobijies Putvēņos, jo man liekas, tas ir elementāri, ja tu spēj stadions pārbīt. Jā, bet redz, šeit ir atkal pilnīgs savādāks, kā lai pasaka, dejotāju izvietojums laukumā. Ja mēs stadionā dejojam tādā horizontālā plaknē, tad šī jau bija gandrīz vertikāla. Ja? Un tā saskare ar zemi katram dejotājam ir ļoti, ļoti minimāla. Bet tur bija arī viens tāds interesants paņēmiens, ko mēs varbūt varam nedaudz arī atklāt skatītājiem, ka dejotājiem uz tām trepēm tajā scenogrāfijā ir konkrēti punkti, kas ir ar cipariem atzīmēti. Līdz ar to viņi tomēr tā kā orientējās, kurā mirklī jāatrodās ir katrā ainā. Bet kāpēc dejotāji? Kāpēc ne dziedātāji? Jo stāsts jau par kori. Starp citu, par to bija diskusija. Jo domāju, vajadzētu būt korim, vai ne? Tā kā traģēdijas koris. Bet beigās es sapratu vienu, nevar nekas būt tik labā nozīmē disciplinēti, organizēti un arī paļaušanās vienam uz otru ir cits līmenis kā dejotājiem.
Jo atbildība cita. Dejotāji taču atbild viens par otru pāris. Viņi dejo pa pāriem, viņi atbildīgi par katru. Un tā atbildība teātrī ļoti svarīga. Koris, visi cieņu korim, kuri arī ir visticamāk ļoti atbildīgi, bet viņiem nav vienkārši tā ikdienas princips. Tas ir jums katru dienu. Tas ansambliskais. Ansambliskais, jā. Un manuprāt, tas ansamblis bija ļoti svarīgs. Ar visu cieņu dziedātājiem viņi visticamāk ļoti skaisti dziedātu. Bet dziedātāji nespētu tik sinhroni darboties, kā to izdara dejotāji. Ja drīkst nedaudz atklāt, ko paši aktieri ieraugot šo te visu, kas notiek, jo īstenībā, teātri izrādē aktieris centrālais punkts, ir scenogrāfija, jā, bet šeit ir vēl 130 cilvēki tev apkārt, un tev tā sava loma, tas savs tēls ir jāspēj vienalga parādīt iekš tā visa. Jā, es varu atklāt, aktieri bija ļoti nobijušies. Viņi, godīgi sakot, līdz galam neticēja arī šai idejai, jo viņiem liekas, viņi pazudīs, jo pirmkārt, nekas nevar būt interesantāks par dzīvu šo dokumentālu cilvēku skatos. Visa uzmanība vienmēr būs uz šo cilvēku, nevis uz aktieri. Bet pierādījās, ka dejotāji, ja viņi ir ļoti savākti un savāc enerģiju, viņi pēkšņi kļūst par, viņi pārveido telpu, viņi nekļūst par individualitāti, viņi veido telpu, atmosfēru. Un vienalga mizanscēnās zīmējumā, ko mēs mizanscēnas, tas ir izvietojums aktieri, mēs tomēr diezgan precīzi likām, ka viņi nemaz nepazuda. Tieši viņi ieguva vēl lielāku spēku no dejotājiem. Un paši aktieri, cik viņi bija priecīgi, cik viņi bija pateicīgi, jo tie arī aktieri, kas mainījās un leca no jauna, kur redzēja vēl izrādi no malas, jo ir aktieri, kas nekad nav redzējuši to izrādi no malas. Domāju, viņš tur sēž, bet viņš nav redzējis pūtvējiņus. Kurš tas ir? Tas ir Jākaps Reinis, visticamāk, kurš noteikti nav redzējis to izrādi. Video vienīgi. Jā. Bet dzīvē viņš nekad to izrādi nav pieredzējis. Toties tie aktieri, kas ir redzējuši. Raimonds Salms arī. Raimonds Salms. Un tie aktieri, kas ielec iekšā šajā izrādē, viņi teica, tā ir nenormāla enerģijas, kaut kāda akumulēšana, iegūšana. Tā sajūta, ka aiz tevis elpo 129 dejotāji, tas ir ļoti spēcīgi. Viņi tiešām ļoti novērtēja šo projektu beigās. Un man pat jāsaka, ka aktieri pat nebija skeptiskāki par dažiem mums teātra darbiniekiem, jo var atklāt tādu, jau tagad pagājis laiks, var atklāt, ka pat bija uzlikts pie dēļa mana bilde ar uzrakstu, tādu diezgan tādu tendenciozu uzrakstu, kas tālāk ar lielām izsaukuma zīmēm. Mēs redzam, ar šo projektu bijām nokaitinājuši kāds cits, bet neviens nezin, kas tas bija anonīms. Tāds uz dēļa pielikts. Šo te nedaudz atvasinot, kas tālāk. Ir spēlmaņu nakts, ceremonija. Pūtvējiņu paņem, man liekas, visas prīzes, gandrīz visas, kas bija iespējams. Ir nākošais rīts. Un ko dara slavenākais cilvēks Latvijā? Ai, Jāni, īstenībā, man liekas, tas arī bija tas gads, kad mēs ieguvām balvas. Man pienāca, es neatceros, kurš. Un teica vienu ļoti prātīgu frāzi. Elmāri, izbaudi šodienu. Un tā arī ir, jo rīt, vēl rītdienu, nākamā rītā tu pamosties, tā uzmanība varbūt ir, jau parīt visi ir aizmirsuši. un tas man arī palīdzēja izbaudīt. Es izbaudīju to dienu, un es sapratu, jo rīt atkal sāksies darbs. Jau aizparīt jau neviens pat jau neatcerēsies, kurš dabūja balvas. Un spēlmaņu nakts mums ir katru gadu, un ja man tagad būtu jānosauc, kas iepriekšējo gadu vai 2 gadus atpakaļ dabūja kā labākais aktieris, neviens to šobrīd uz sitienu nevarēs nosaukt, kā tikai viņš pats tas, kurš ir dabūjis. Tāpēc mēs nepiesieramies materiālu balvām, mēs saprotam, tas ir tikai sākums vēl citiem jauniem projektiem. Es godīgi sakot sev, esmu jau iemācījis pateikt, tas ir forši, es to izbaudīju, bet man ir jāpierāda sevi no sākuma, no gala. Tas ir traki šajā profesijā, tev ir jātur līmenis visu laiku. Mums deju kolektīvu vadītājiem vai koreogrāfiem ir tā, ka tu vienreiz to darbu tā kā parādi, bet pēc tam nākošā mēģinājumā tas viss sākās atkal no gala un tu strādā atkal ar to numuru.
līdzi, kamēr tev vispār šī konkrētā deja ir repertuārā, un katru reizi tur kaut kas atkal parādās, kaut kāda cita nianse. Bet teātrī, kad režisors palaiž izrādi vaļā, kad tu vairs skaties uz to tā kā, distancēti. Es domāju, katram ļoti individuāli. Manā gadījumā es izrādi palaižu pirms pirmizrādes, kad mums ir tāds dokuments, nodošanas akts, pieņemšanas akts un nodošanas akts. Un es tā ļoti pats sev tā simbolizēju, tagad es parakstu, šī izrāde nepiedara man, viņa piedara teātrim. Es esmu tikai pakalpojumu veicis teātrī. Bet viegli ir tā vienkārši, distanci. Jau vieglāk. Zin kā, ar pieredzi, man liekas, paliek vieglāk. Savi darbi ir jāatlaiž, tāpēc kā bērni, viņi izaug. Protams, tu pēc kaut kāda laika aizies apsties, kāds bērns ir mainījies, viņš ir izaudzis. Bet tu jau skaties viņu kā uz patstāvīgu vienību. Es nespēju vairs personificēt, tas ir mans darbs. Un kā es varu teikt, tas ir mans darbs? Principā teātris ir kolektīvs darbs. Tas nav tikai mans darbs. Tas ir vēl daudzu citu iesaistīto cilvēku darbs. Es nevaru uzņemties nekādas autortiesības par šo darbu, jo jums ir autortiesība par deju. Vai ne? Jums taču režisoram nav. Režisoram nepiedara nekas. Komponistam piedara notis. Bet režija nevar pierakstīt. Ir gaisīgs, vai ne? Jā, tas ir gaisīgs. Mēs režisori strādā ar laiku. Ja skulptors ar mālu vai kaut kādu materiāliem elementiem, tad mūsu nav aptaustāms materiāls, jo mēs varam laiku saspiest, mēs varam izstiept. Iedomājies, ja pūta vējiņus var izstāstīt, kas notikums rītā un beidzas vēlā vakarā. Mēs to izstāstam stundu, cik tur ir gājis. Stundu 30. Jā, nesaspiežam to laiku. Radīt pašiem vai iedvesmot citus? Radīt pašam diezgan egoistiski. Iedvesmot, lai radītu. Tas nav godīgi. Nē, radīt. Radīt, protams. Kaut būs no manis provokatīva. Dārdedze vai vektors? Ko tu uzprasīji? Tās ir provokācijas. Tik provokatīvi, ja? Jā. Dārdedze vai vektors? Līgo. Labi izgāja. Ļoti labi atsiti. Tiešām atsiti jautājumu. Provokācijai gatavs, tu man uzvedināji. Jā. Ērglis vai purviņš? Tu man vinnēji. Es nevaru atbildēt. Un šis bija forši pēdējais. Gremba, ērglis vai purviņš. Sākotnējā ideja un rezultāts vai bieži atšķirās? Jā, protams. Jā. Varbūt neatšķirās sajūta kāda, bet vizuāli kā tu iztēlojies un beigās izstāst citādāk, jā, atšķirās. Ko tu dari tajos mirkļos, ja tev apkārtējie saka, nesanāks? Nebūs. Es ar viņiem nestrādāju. Es tiešām uzskatu, komandā nedrīkst būt cilvēks, kurš ir antisanitārs. Kurš man visu laiku saka, vai šaubās, vai nesanāks. Vai meklē kaut kādus. Vai meklē, jā, redz, Elmāra, tas var neiziet cauri. Es vienkārši nestrādāju, man tas nepalīdz. Man īstenībā palīdz cilvēks, kas man dod ticību, uzmundrina. Ar tādiem cilvēkiem strādāju, un tie ir drosmīgi. Pat arī viņi, ja iekšēji redz, ka varbūt es eju ne tajā virzienā, viņi ļaujās. Viņi redz, režisors ir kaut kādā ziņā kuģa kapteinis, un viņš saka, mēs atklāsim Ameriku. Visi saka, labi, kādu Ameriku tu atklāsi, tas nav iespējams, bet es zinu virzienu. Mēs tagad stūrēsim uz turieni. Kaut kur jau mēs atdursimies. Labi, ne uz Ameriku, bet atklāsim varbūt kādu citu kontinentu. Un arī tas kontinents būs tīri labs. Vai kaut vai mazu salu. Vai mazu salu, un arī tajā mazā salā mēs varam pavadīt labu laiku. Viss ir. Un man vajag tādu drosmīgu komandu, kuri varbūt vairāk skatās, brīdina, lai nav nekāda aizberga. Notiecīgi viņiem jau redz tālumā, klausies, Elmār, bišķi pagriežam,
un būs labi, bet mēs neapstājamies. Mēs nenovelkam stop krānu, jo tie stop krāni ir reizēm, ir arī aktieri mēģina tādi būt, un reizēm to stop krānu noraut. Tā vispār ir īstenībā tāda baigā, kā lai pasaka, ļaušanās arī viens otram, kas ir būtiska deju kolektīvos. Ja? Jo tu nevari viens pats uz skatuves vai arī deju svētkos. Ja? Tur vispār pilnīgi nepazīstami cilvēki dod roku viens otram un ir jāļaujās tam kopumam un tam spēkam un tai jaudai un tai komandai, visi, kas kopā strādā. Tieši tā. Saki lūdzu, Elmārs šodien, ko teikt Elmāram pirmajā izrādē, veidojot? Vai Elmāram, kurš tikko sācis? To tu diezgan bieži droši vien dari ar studentiem arī, vai ne? Jā, droši vien es sevi redzu studentos jaunos, režisoros, un es redzu sevi. Es redzu tās pašas kļūdas, nepārliecību. Bet es atkal tam Elmāram teiktu, vispār labs jautājums. Es gribētu no viņa tieši kaut ko paņemt šodienas Elmāram, jo tam Elmāram absolūti nebija bail. Tāpēc, ka viņam bija sajūta, ka es jau varu kļūdīties. Es jau esmu jauns. Es esmu jauns režisors. Labi, es saprotu, tie lielie režisori nevar kļūdīties. Un to gan īstenībā es bieži vien sev paturu un paņemu no tā Elmāra, kas bija pirms es sāku strādāt par režisoru. Neatlaidību, drosmi kļūdīties. Jo mēs, protams, paliekot ar pieredzes bagātāki, mums jau, protams, skatās tā uzmanīgi, kad tad tu kļūdīsies, un tu paliek bail, jo visi gaida tavu kļūdu, bet nē, un arī nevajag baidīties arī tagad kļūdīties. Mēs to ir visgrūtāk saglabāt. Varbūt pieredze nāk, tā palīdz, loģiski, jo tad tam Elmāram nebija pieredze vispār nekāda. Tagad jau man ir kaut kādas iemaņas, es saukšu to par iemaņām prasmēm, kuras tev vienkārši tehniski roka ir iecirsta. Tiecīgi pat ļoti lielos krīzes situācijās tu zināsi, kā viņas atrisināt tīri. Tu zini vairāk scenārijus un ceļus, kādus iet. Pat arī ir bijuši gadījumi, ka pirmizrādes kaut kas jānomaina, kāds aktieris mainās, un tev ir jārēģē ļoti ātri un jāpieņem lēmumu. Patiesībā režisoram droši vien pats zini, deju svētkos tev ir katru dienu jāpieņem kāds lēmums. Jā. Pavisam negaidītas situācijas. Jā, tieši tā. Klau, no tapšana viens punkts un ziedēšana cits punkts. Cik tālu tas ir? Reizēm ļoti. Manā gadījumā ziedēšana var notikt reizēm izrādē arī pat stipri vēlāk viņu uztaisīt. Tā var notikt vēl plaukšana, tikai plaukšana var būt, var izrādi plaukt un nekad neuzplaukt. Tā arī var būt. Un tas ir normāli. Mēs to sakam izrāde piedzimst vai uzlido. Ja, arī. Jo labs salīdzinājums, ka izrāde ir kā tāda liela lidmašīna, kur ir apkalpes locekļi, tur uzbūvē motori, spārni, tas viss ir jāpaceļ. Un tas ir liels smagums. Un tāpat arī deju svētki, tas ir tāds Boeings. Un tu skries, un viņam ir jāuzlido. Bet viņš vēl ieskrienās, un viņš uz skrejceļa. Tādā ziņā es abrīnoju, piemēram, dziesmu deju svētki, kāpēc man bija tāda arī, varbūt tev pūt vēņos bija panika sajūta visu laiku. Man bija deju svētkos, jo tie pāris mēģināja. Man teātris pieredze mēģināt visu laiku, bet jums periods ir 3 gadi vai 4 gadi. Ja, tomēr tas ir ilgs. Un pēdējā posmā mums ir... Cik deju svētkiem uz skatuves ir 10 dienas uz skatuves? Cik deju svētkos? Deju svētkos vienai dejai 2,5 stundas. Lūdzu. Un jūs to izdarat. Tas atkal par to es vienkārši abrīnoju. Tas ir spēcīgi. Tapšana Līgo Vidzemē notiks jau 8. martā 18. Valmieras kultūras centrā. Šis koncerts būs veltīts tiem deju pedagogiem un tiem deju kolektīviem, no kuriem nāk pašreizējie Līgo dejotāji un tieši Vidzemes novadā. Tāpēc koncertā piedalīsies 6 deju ansambļi no Vidzemes.
Elmār, liels paldies tev par laiku un par šodienas sarunu. Un, šeit ir neliels sveiciens no līgo dejotājiem. Un šogad savā jubilejas sezonā mēs visiem saviem viesiem dāvinam Latvijas pļavu ziedu sēklu. Lai tev izdodas izaudzēt arī pašam savu sapņu pļavu. Jā, tieši tā. Lai zeļ un lai zaļo. Super, paldies un plauks. Un zied galā beigās. Super, paldies tev liels par novēlēm. Paldies tev, bija prieks satikt un bija forša saruna. Paldies tev. Liels paldies raidieraksta atbalstītājiem, Krasta sporta centram un mēbeļu salonam Kate.